nodomu kārtas. Ir visdažādākās kārtas, un es domāju, kāpēc ir jābūt orakulam vai vēl kaut kam. Varbūt arī par to, ko es gribu darīt pa dienu. Un tās te ir jau, ko es esmu sagatavojis, ko es jums esmu sagatavojis demonstrācijā, kādā veidā šīs te sagatavot. Un tur pie reizes šo te darot, es jums arī mācīšu tās pašas tehnikas, jaukto materiālu projektos. Jūs viņus varat izmantot pēc tam savos žurnālos. No šī pati tehnika ir tam pašām portretam. Tātad visu pēc kārtas. Pazīstamai, kā tas viss izskatās, ka beigu rezultāts īstenībā nav šis. Tas ir tikai pamats, var teikt, sagatavs. Tās ir sagatavs tam, ko mēs darīsim. Vispirms mēs sataisīsim šīs sagatavas. Un kāpēc mēs taisam sagatavas? Tāpēc, ka ir pirmām kārtām, tad, kad mēs taisam šādā veidā, tas ir ļoti ātri izdarāms. Un tad katrai dienai vienu šo te karti jūs varēsiet mierīgi uztaisīt, jo, piemēram, jāiet uz darbu, var kaut ko izdarīt priekš dienas šo te nodomu karti uztaisīt, jo ir šī sagatava. Vai arī ielikt somiņā, pusdienas pārtraukumā, kādā pauzē var kaut ko padarīt uz šīs te. Nav tā, ka tagad katru dienu jāņem visas krāsas ārā un jātais viens slānis, jo tā kā mēs taisam šos te projektus, viņos ir 5 slāņi. Vienā citā video es izskaidroju, kāpēc 5 slāņi un kāds slānis klājās. Un iedomājieties, ja katru reizi jums ir jāvelk ārā visas krāsas, jāliek viens slānis, pēc tam jānožāvē otrs slānis, jo nedrīkst likt katru nākamo kārtu, kamēr nav nožāvēts. Viss, kad ir nožuvis, tikai tad var likt nākamo kārtu virsū, jo liekot nākamo kārtu virsū uz to, kas iepriekš nav nožuvis, tur var būt visādas problēmas. Tur var sajaukties krāsas ne tādā veidā, ja, piemēram, ja tieši pretējās krāsas, kuras ir uz krāsu apļet pretējās krāsas, ja viņas sajauc, tad iznāk brūns. Jā, piemēram, ja jūs gribat likt oranžu un zaļu, tad tur iznāks beigās brūns plecs, un nebūs ne oranžs, ne zaļš. Un tāpēc ir jāgaida, kad nožūst, vai arī es ar matu žāvējumu arī žāvēju tās kārtas. Un tad, tikai tad var nākamo kārtu likt virsū. Ja tā kā iedomājieties, ja katru reizi tev jātaisa ir projekts, un katru reizi tev šīs te 5 kārtas, un tad tev ir jāgaida, ka nožūst, ja, ka tu nekad nepieķersies viņam klāt, jo vienkārši tev nebūs laika katru reizi šo te visu procesu atkārtot. Tāpēc mēs taisam šīs te sagatavis, mums ir gatavas kartiņas, vai arī šādu te, bet šos es te griezīšu par kartiņām, bet arī var sataisīt vienkārši kādreiz uz priekšu, piemēram, kolāži, ja? Es izstāstīšu vēlāk par kolāžu vairāk, ja? Un es parādu visdažādākos veidus. Šeit ir kolāža, šeit ir apkārt, tas saucās vašītei, es parādu arī tajā video, kas tas ir, un iekšā ir ta krāsa. Te ir ar trafareti un krāsa, un šeit ir kolāža un krāsa un nospiedumi. Te ir grāmata, burtiski 2 lapas, un šeit ir tas pats, kas šeit, bet tikai virsū ir vēl džeso, melnais džeso. Mums arī tajā video paskaidroja, kas ir džeso. Un šie te ir tie pamat varianti visām sagatavēm. Pilnīgi visiem procesiem šie te ir pamatā. Kad viņi ir gatavi kaut kur skapī nolikt vai kas, tad vienkārši izējot cauri, tad domā varbūt, šodien es turpināšu šo vai to. Un neuztraucieties par otru pusi, vienalga kāda viņa arī, lai tur iznāk, jo tad, kad visas šīs kārtas būs gatavas, tad pašās beigās mēs taisīsim tā, lai visām kārtīm otru pusi ir vienādā. Ja to nekrāsojiet un atstājiet baltu, jūs iemācīsieties pa kārtām likt visu, jūs sapratīsiet, kura kārta, kāpēc, ar kādiem materiāliem, un vienkārši, lai viss ir skaidrs kā abeca, kas te notiek. Jo es zinu, ka es pati ilgu laiku iekšā biju tajā, un man nebija īsti skaidrs, kur ir A, kur ir B, kur ir Z, ja, kāpēc, kas ir. Tad jums būs pēc šī te, tas ir ne tikai labs projekts priekš, ka jums būs pēc tam šīs nodomu kārtas, kuras pēc tam jūs varēsiet dzīvē izmantot, bet arī tas būs tā kā interesants ieskriešanās projekts, kurā tādā plašā veidā, interesantā veidā jūs iemācīsieties šīs te visas tehnikas, jo es parādīšu tik daudz, cik es pati zinu, tik arī jums parādīšu, kādā veidā taisīt šīs sagatavas. Un tas ir viens. Un ja tā kā pēc tam sākt
dienu ar to te, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Katru dienu, ko mēs darīsim šī te mēnesī, būs, ka mēs katru dienu paņemsim, izvēlēsimies vienu to sagatavu un sāksim dienu. Tur arī es parādīšu, ko mēs rakstīsim virsū, ko mēs darīsim, kādā veidā tas notiks. Beigās būs skaists komplekts ar nodomu kārtību. Bet svarīgākais, ka tās ir tavējās, ka tās būs tieši specifiski veidotas priekš tevim, ja tu tās veidos. Gan krāsas būs tavējās, gan teksts būs tavējais. Un tātad, kad ir sagatavoti, ja, tad ir viegli sākt. Dažus mēs taisīsim uzreiz, sagriezīsim, piemēram, tur, kur vašīte te ir apkārt. Bet pārsvarā mēs visu sākam ar šo te veselu apkārt, paskaidroju. Un šīs ir nodomu kārtas. Un katru dienu, katru rītu mēs uzzīmēsim kaut ko par šo dienu. Un šīs kārtas ņemsim līdz kā enerģijas avotu sev pa dienu, lai būtu tas nodoms visu laiku ar mums tajā dienā. Tas nav tā kā kārtas, tas ir tā kā nodomu kārtas. Jūs jau varat taisīt arī viņu vēl uz pusi mazāk. Un sākam ar to, ka jūs rakstiet savās rīta lapās, kuras zina, kā rakstīt rīta lapas, vai arī dienas grāmatā, kuras raksta dienas grāmatu apraksti, uzdod sev jautājumu, kāds ir mans nodoms, kāds ir tas, ko es gribu, nesasniegt, ja mēs nerunājam par sasniegumiem, ko es gribētu, lai skatoties atpakaļ 31. mēnesi, ka man būtu jāsaka, wow, tas bija tiešām vērtīgs mēnesis, tāpēc apraksti tajā savā aprakstiņā, ko tu gribētu. Kas ir tas, ko tu vēlēsi, lai šis mēnesis kāds būtu? Uzrakst kāds nodoms tev. Un, kad tas ir izdarīts, tad pēc tam to pa soļiem plānot katru dienu, tad jau ir vieglāk, ja, kad ir zināms tas vispārējais, tas nodoms, kas tur ir tālumā, un pēc tam plānot dienu pa dienai, tos nodomus rakstīt. Es iedošu, es arī nosaukšu, piemēram, pēc kāda varētu būt, ko mēs rakstīsim uz tām kārtīm pēc tam virsū. Tālāk priekš šiem te, jūs jau tagad varat sākt krāt izgriezumus, ko varat līmēt pēc tam šeit virsū. Vai, vienalga kaut ko skaistu kolekcionēt, pat no visādām paciņām. Citreiz mēs nopērkam skaistu krēmu paciņu, mums liekas, cik skaists krēms. Bet, jā, tārā tā kastīte, vienalga, cik viņi ir skaisti, kuras man likšu, ja, visu kaut ko. Mēs pārvēršamies par vācējām. Man te ir savāks viss kaut kas, citreiz liekas, ka jāņem ir jātais revīzija. Es neesmu viņu ilgu laiku izlietojis, bet es arī nelietošu. Ne pa daudz, bet vāciet lietiņas, kas patīk, un to visu var izmantot te salīmē. Un ko mēs rakstīsim, piemēram, šodien es skaitīšu savas svētības. Es, piemēram, uzrakstīju tādu. Vai arī šodien es izbaudīšu katru mirkli. Un kāds ir tas, ja, piemēram, šis tev ir līdzi un tev ir uzrakstīts šodien es izbaudīšu, vienkārši izbaudīšu. Un tad mēs meditējam, mēs domājam par to vārdu. Kas tas ir izbaudīt katru mirkli? Tas nozīmē mirklis. Kas ir mirklis? Tas ir elpas vilciens. Tas nozīmē, ka es esmu apņēmusies šodien man šis nodoms izbaudīt. Jā, un tas ir šeit uzrakstīts, un viņš visu laiku ir acis priekšā, es viņu var kaut kur uzlikt, dzerot kafiju nolikt sev priekšā, man viņš šeit līdzi. Somiņā, kuru sēju, vai pie galda, kuru strādāju, jā, kad ir šis atgādinājums. Jā, pareizi. Es šeit, šī mirklī tagad sēžu šeit pie šī mikrofona un runāju ar jums, un es esmu apņēmusies izbaudīt šo mirkli, tātad es izbaudu šo sarunu. Un es daru visu, lai es varētu viņu izbaudīt. Šāda veida, tie nodomi. Man te ir sarakstīti visādi šie, te es parādīšu tik daudz dažādi tie piemēri, kādus varētu rakstīt uz tām nodomu kārtīm, un es viņus uzrakstīšu. Jūs arī varat pēc tam izvēlēties no tā, ko es piedāvāju, ko es esmu tā kā izdomājis, ko varētu rakstīt, bet tikpat arī katrai no jums var būt sava doma, savi vārdi, šodien, ko es darīšu. Un tā kā tas būs tāds salds rīta rituāls, tā ir tā kā meditācija pat par sevi, un ja jūs zināt, ka jums ir agri jāceļas un kaut kur jāskrien no rīta un nebūs laika, tad es ieteiktu nevis izlaist to rītu, bet jau vakarā iztaisīt to, un, var teikt, liekoties uz auss, uz spilvenu, atcerēties un domāt, meditēt par šo te nākamās dienas nodomu. Un tagad pēdējais, man visur sarakstīts uz lapiņām un kodēs, un visur vienkārši ejot, man arī braucot ar mašīnu kaut kur, man somā vienmēr rakstāmies, un tad es kādas zib idejas iet, un tad es pierakstu. Un šeit arī tagad es pierakstīju, piemēram, ja mēs tagad domājam par intention, par nodomiem, tad mums ir jāsaprot viena ļoti svarīga lieta, ka mums ir jādomā par to, ka
cilvēkiem ir tendence uzlikt mums kaut kādu savu viedokli, un mēs sākam uztvērt kaut kādas superīgas foršas lietas, kā kaut kādas obligātas prasības, vai arī kā kaut kādu likumu, vai kā kaut ko obligātu. Mums vajadzētu tikt vaļā no cilvēku uzliktiem uzskatiem. Un, ja ko darot arī šeit šī kursā, es gribētu, ka jūs viņas nepaņemtu vienkārši par to, ka tā ir obligāti un ka tā ir jādara, un var teikt, ka es to tā teicu, bet visu, ko es dodu, es gribētu, ka jūs ņemat un jūs katru to vārdiņu apstrādājat un nepaņemat kā tādu savu teoriju, bet kā jūs apdomājiet, apspriediet to. Un šī gadījumā ir tas vārdiņš nodoms. Tas ir tas, ko es gribu iedot tādai meditācijai, jeb apspriešanai, tas tālākais šīs teksts, ko es teikšu. Padomāt par to, ka viens no visuma likumiem ir polaritāte. Tas labais nevar pastāvēt bez tā, kas ir grūts. Un, ja mums viss dzīvē būtu labi, mēs neattīstītos. Nekādas problēmas, ja nav veselīgi, kaut kāds spiediens, kaut kādas domas nāk, tādas, kas ir nepatīkams, vai arī liek domāt un ir grūti. Tas nav nekas cits kā šis polaritātes likums. Jo, ja mēs aizvirzamies projām no centra, no tā sava, kas es esmu, ja mēs esam izgājuši ārā no balansa, no līdzsvara, tad mums automātiski rodas kontrasta sajūta. Tā ir tā sajūta, ko mēs nosaucam slikta sajūta, bet viņa īstenībā ir kontrasta sajūta, kur norāda, ka mums ir ārā no centra kaut kas. Nekas cits tas nav nekāds ļauns uzbrukums, ne kaut kas slikts, vienkārši mums ir jānocentrēs atpakaļ, kas ir polaritāte. Ja? Polaritāte ir līdzsvars, jeb mūs atvelk atpakaļ līdzsvarā, mums iespiežiet atpakaļ harmoniju. Un šis vārds nodoms, jeb intention, viņš ir līdzsvarā ar otru vārdu, kas saucās angliski intention, viens ir un otrs ir surrender. Intention nobalansējas ar surrender. Bet mums ir tendence kā cilvēkiem vienu vārdiņu izcelt, piemēram, nodoms, vai arī, vienalga, ja tas meditācija, vai tas, un tad visu savu fokusu un pateikt, nē, tikai tas ir pareizais un pārāk, un tas neeksistē. Mums nevajag noliegt otru lietu, jo tas nav tikai, ka mums jāfokusējas uz nodomu, bet arī nodomam pretējais, var teikt, kā polaritāte, bet bez tā nevar eksistēt viens ar otru. Šis tas render, jeb tā kā mums vajag padoties, pakļauties kaut kā. Viens ir nodoms, mēs ejam, mēs fokusējamies, mēs esam nodomājuši, mēs sasniedzam, mēs nospraužam mērķi, bet tādā laikā, lai tas nodoms piepildītos, ir šis polaritātes likums, kas saucas surrender, jo tas surrender ir tas pakļaušanās, tas padošanās. Tas ir tas atkal savukārt, ka mēs nospraužam nodomu, bet tādā laikā mēs padodamies, pakļaujamies, mēs ļaujam Dievam, ka tas ienāk mūsu dzīvē varbūt citām durvīm ar citu logu, nekā mēs esam sagaidījuši. Jo harmonija ir polaritātē. Visas lietas dzīvē ir harmonijā. Pakļaušanās ir atlaišana, es atlaišu. Es izsaku nodomu un es atlaišu. Tā kā tas nav pretstatā, tas nav, ka mēs noliedzam to surrenderu nevajag, tas ir tikai nodoms vai arī tikai surrenderi pareizais veids, kā dzīvot, tikai pakļaujies un gaidi, kad Dievs darīs, un tas nodoms nav svarīgs. Ja tā kā cilvēkiem ir tendence pāršķelt un to tikai vienai lietai pievērst uzmanību, bet mēs pievēršam abām divām, jā, lai tas nolīdzvarojās. Mēs pakļaujamies, ja akceptējam to, kas nāk. Mēs ne tikai cīnamies, cenšamies, pūlamies, bet arī ļaujamies, atslāpstam, jo tā kustība ir polaritātē. Jā, harmonija ir polaritātē. Un lai jums interesants laiks, taisot šīs lietiņas, pirmie video būs tieši par sagataviem. Mēs taisīsim kopā šīs sagatavas un pēc tam, principā, gandrīz katru dienu. Jauki, priecājamies par saviem darbiem, izsakam savus nodomus un lai jums ir, forši pavadīts laiks kopā šo darot. Jā, tā pagaidām.